Šajā video būs otrā daļa sarunai ar Rīgas nama pārvaldnieku valdes locekli Mārtiņu Pauru. Pirmo daļu es publicēju pirms kādām dienām, un tajā mēs runājām par jautājumiem saistītiem ar māju renovāciju. Skaidrībai atgādināšu, ka pirms kādu laiku Rīgas nama pārvaldnieks bija uzrīkojis tādu ekskursiju pa vairākām renovētajām mājām Rīgā, un šīs ekskursijas laikā es satikos ar Mārtiņu, un man bija iespēja ar viņu parunāt. Tas, ko viņš stāstīja par pieredzi ar māju renovāciju, kā arī par RNP jaunajiem attīstības plāniem un pašreiz notiekošo, man šķīta ļoti interesanti, tāpēc es uzaicināju viņu uz sarunu jaunajā Rezumē LV podcastu formātā. Mārtiņš laipni piekrita, saruna mums sanāca diezgan gara, tāpēc es viņu sadalīju divās daļās. Šī pašlaik ir otrā daļa, un šajā mēs runāsim par to, kas tad ir jauns Rīgas nama pārvaldnieku darbībā, kas varbūt būtu jāzina Rīgas nama pārvaldnieku klientiem. Tā kā es pats esmu šī nama apsaimniekotāja klients, es daudzus gadus sekoju līdz tam, kā viņi strādā, un man patiešām ļoti priecē tās izmaiņas, kādas es redzu pēdējā laikā. Tātad šodien mūsu sarunas turpinājums, un tas ir par izmaiņām RNP darbībā. Es pilnīgi varu šeit piekrist, ka tas ir maldīgs priekšstats, ka ja es sazvanīšu pēc iespējas augstāku priekšnieku, vai ne, tad mana problēma tiks atrisināta ātrāk. Kā jūs paredzat, kā tiem iedzīvotājiem ir jārīkojas, lai tas process būtu raitāks, efektīvāks un tā tālāk? Godīgi, es biju nepatīkami pārsteigts par to un sapratu, ka šeit ir nepieciešamas izmaiņas. Tad es mazliet iemetīšu tādu akmentiņu jūsu dārziņā. Labi. Mēs dotajā brīdī ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai rastu sev iespējas palīdzēt finansēt iedzīvotāju vajadzības projektus, kopīgus projektus. Tas, ko es vēl gribētu pajautāt, kas, es domāju, varētu interesēt skatītājus, kur ir Rīgas nama pārvaldnieku klienti, es zinu, ka jums notiek daudz dažādas izmaiņas, dažādos organizatoriskajos procesos. Es uzreiz atzīšos, ka tā kā es esmu jau 12 gadus Rīgas nama pārvaldnieku klients, ja, tad es sekoju līdz šiem procesiem, es redzu, kur ir trūkumi, pa kaut kādiem es esmu pat kaut kur padevis ziņu, ja, ja tas nonāk, ja tā teikt, ja, līdz adresātam, ja, ļoti labi, bet es redzu, ka ir dažādas pozitīvas izmaiņas. Ja. Kā vienu, es jau stāstīju, ja, bet atkārtošu arī, lai skatītāji dzird, tātad Rīgas nama pārvaldniekam ir uztaisīta mobilā lietotne, un caur šo mobilo lietotni pirmais, ko varēja darīt, tas bija nodot skaitītāju rādījumus. Tas mums visiem zināms process. Tagad es redzu, ka tur var pieteikt dažādas remonta darbus, ja? Dažādas problēmas, laikam tā jāsaka pieteikt. Ja? Es esmu izmēģinājis pieteikt, ja, kur mums bija nolausts notekcaurulis. Es esmu izmēģinājis pieteikt, kur bija durvīm aizvērējs salūzis, un pieteikt, kur durvīm aizvērējs nebija noregulēts pēc tam, kad viņi nomainīja, bet tas, ko es varu teikt, ka es redzu fantastisku reakcijas ātrumu. Ja, tātad pie tām notekcaurulēm tas bija kādu laiku atpakaļ, ja, kad es to izmēģināju, ja, tur bija vairākas dienas, bet pa durvju aizvērēju es pusdienu laikā ieliku šajā lietotnē pieteikumu, un nākamajā rītā diezgan agri šis durvju aizvērējs tika nomainīts. Pēdējais, ko mēs tagad esam, jau ap divas sievas, viņi arī iemācījis, ja, ko mēs pieteicām tagad šitajās brīvdienās, kas bija lieldienu brīvdienas, mums apkura kaut kā, ārā plus 20, tad radiātoru mums tā ka roku nevar pielikt. Ja. Un arī caur turienu pieteicām, tur bija pat paredzēta sadaļa, kad pārāk augsta temperatūra. Es biju pieteicis, viņa bija pieteikusi atsevišķi, ja, un arī tas ir atrisinājies, ja, ļoti ātri. Varbūt, ka tu vari pastāstīt, kas ir tās lietas, kuras Rīgas nama pārvaldniekā, kuras jūs mainat, lai būtu efektīvāk, un varbūt arī kā iedzīvotājiem, kā jūs paredzat, kā tiem iedzīvotājiem ir jārīkojas, lai tas process būtu raitāks, efektīvāks un tā tālāk. Tad, ja sākšu no pašām beigām, uz to pēdējo jautājumu daļu atbildēšu, tad es aicinātu katru Rīgas nama pārvaldnieku klientu lejuplādēt mobilo aplikāciju, respektīvi reģistrēties saucamajā e-pārvaldnieka portālā, un tas būtu tas ātrākais saziņas rīks ar mums, ātrākais veids, kā sekot līdz savai mājai, mājas lietai, pieteikumus veidot un tam līdzīgi. Un šī ir tā digitalizācijas laikmeta komponente, kas nāk iekšā, bez kuras nevar iztikt nekādā veidā, ja mēs gribam efektivizēt savu darbību.
Jā, atgriežoties uz sākumu, tad liels bija mans varbūt pārsteigums, ka stājoties amatā, es saviem darbiniekiem pajautāju, vai viņi man nevarētu iedot pārskatu par 1, 2 un 3 māju, par kaut kādiem pieteikumiem, par to, cik viņi ir ilgi bijuši izpildīti un kādās kategorijās, vai tur ūdens, vai tur konstruktīvi elementi, vai kā savādāk. Un es šo informāciju gaidīju, es teiktu, samērā ļoti ilgi. Normālā biznesā es būtu sagaidījis, ka tā informācija ļoti ātri pieejama, kur ir pārskats vai ne, un tā. Es viņu gaidīju ļoti ilgi, un tad sāku iedziļināties, kāpēc tik ilgi. Izrādās, ka šī sistēma dzīvo vairākās dažādās, šī informācija dzīvo vairākās dažādās sistēmās, ja? Restīvi, kuras vēsturiski bija veidojušās, vai tur vienā struktūra vienībā citā, un katrs lielā mērā strādāja pa savam. Un, godīgi es biju nepatīkami pārsteigts par to un sapratu, ka šeit ir nepieciešams izmaiņas. Kad mēs ar komandu vienojāmies, ka mēs ieviesīsim, integrēsim šīs sistēmas, lai tā būtu tikai viena. Tātad, jebkurš pieteikums, ko klients mums piesaka, vai telefoniski, vai atsūta e-pastā, vai ierodoties, teiksim, pie nampārvaldnieku uz tikšanos klātienē, vai klientu apkalpošanas centrā, vai pats ievadīs šajā mobilajā aplikācijā, ka visi šie pieteikumi nonāks vienā vietā, tiks reģistrēti vienādā veidā, vienādās kategorijās, ja, salīdzināmās. Un, attiecīgi tālāk šo sistēmu mēs integrējam ar iekšēji mums tāds kodavārds DUVS, tas atšifrējas kā darba uzdevuma vadības sistēma, kas automātiski saprotot, ka pieteikums ir pieteikts šajā kategorijā, teiksim, šajā teritoriālajā vienībā, automātiski tiek nodota atbildīgajiem darbiniekam uz izpildi. Un šis atbildīgais darbinieks to kā notifikāciju saņem savā darba vidē, kad ir jānomaina aizvērējs durvīm, adresē tādā un tādā, vai ne? Un viņš uzreiz dod uzdevumu jau konkrētam cilvēkam, kas ņem lietu no noliktavas, dodās nomainīt attiecīgo aizvērēju, vai ne? Un grāmatvedības sistēmā automātiski norakstās gan darbs, gan materiāli. Skaidrs, ka kaut ko maksā, vai ne? Gan darbs, gan materiāli automātiski norakstās. Un šis process ir pilnībā digitāls, viņš ir absolūti kontrolējams kā sistēmiskā līmenī, un šī cilvēka faktora iesaiste tiek ļoti būtiski mazināta. Līdz šim bija tā, ja klients mums piezvana telefoniski, tas kaut kur tiek vienā sistēmā reģistrēts, tad nākamajā dienā cilvēki var vaļā skatās, kas ir bijis reģistrēts, pārvada citā sistēmā, lai norakstītu materiālus, un vēl citā sistēmā, lai norakstītu laiku. Tad meklē, kurš ir brīvs darbinieks, kurš varētu to izpildīt, un tā tas viss veļās kādas 2-3 dienas ilgāk vismaz, ja ne nedēļām, vai neatkarīgs no sarežģītības. Vai nedod Dievs kāds nav atvaļinājumā, vai uz slimības prombūtnē, un tam līdzīgi. Un tagad šķiet, ka mums to būs izdevies atrisināt, tā kā centralizēt. Tas, ko mēs redzam pirmajā iecirknī, kas jau testa režīmā mums no rudens ar šo darba uzdevuma vadības sistēmu strādā, tad izpildīto pieteikumu skaits uz to pašu cilvēku resursu ir audzis par 25%. Tas, ko varam palepoties, ja? Tagad ieviešam arī visās pārējās teritoriālajās vienībās un sagaidām, kad visi Rīgas nampārvaldnieku rezultāts augs par 25%. Šis te izpildīto darbu, teiksim, apjoms. Tur bija pat dažādas, pat dažādām tēmām, bija dažādas procenti. Man liekas, ka elektriķiem tur vispār 70% netika kaut kur pieminēt. Es skatījos, man liekas... Dažādas atžgārnības vēsturiski ir bijušas, dažādas atžgārnības, bet te es gribu teikt, ka valstī kopumā runā, ka visas industrijas digitalizējas, vai ne? Mēs runājam par informācijas sabiedrību, par IT nepieciešamību dažādām IT sistēmām. Un šeit es varu iedot Rīgas nampārvaldniekās, ir tiešām ļoti konkrēts piemērs, kur digitalizācija dod ļoti pozitīvu efektu. Ja, tas ir tas, ko pavisam drīz to izjutīs arī iedzīvotāji. Arī, ja viņi telefoniski būs mums piezvanījuši, pieteikuši kaut kādu problēmu, tad viņi to varēs sakot līdz šīs problēmas risinājumam jau savā mobilajā aplikācijā, redzēt, ka patiešām pieteikums ir saņemts, kāds ir plānotais izpildes termiņš. Ja, un, protams, attīstība neapstāsies. Ja, tie nākamie iecerētie soļi ir tādi, ka iedzīvotāji varēs redzēt arī fotofiksāciju par izdarītiem darbiem. Ja, jo, tas absolūtais minimums. Fotofiksācija pirms meistars sataisīja, fotofiksācija pēc tam, ka meistars sataisīja, un tas ir, kad es tad beidzot noticu, ka tas ir izdarīts. Ja? Par to, vai tas iedzīvotāju vērtējums, pasūtītāju vērtējums droši vien klāt. Arī to noteikti, jā. Bet tas, ko mēs esam arī sapratuši, ka bieži tā iedzīvotāja neapmierinātība ir skaidrs, ka mūsu klienti ir, teiksim, tā vidēji apmierināti, mēs varētu censties sasniegt labāku rezultātu klientu apmierinātībā, ja? Bet viņi ir veidojas no tā, ka ļoti daudz mūsu darbi ir neredzami, un mēs par viņiem neesam komunicējuši. Piemēram, ļoti reti, kurš uzkāpj uz jumta, lai pastītos, ka tur kaut kas ir kādreiz bijis izdarīts, ja? Vai noiet pagrabā un paskatās, ka tiešām kaut kādu siltumu mainim, kaut kāds ventils nomainīts, vai ne, kurš ir tecējis un tam līdzīgi. To iedzīvotāji neredz. Ar šo sistēmu mēs arī šos darbus padarīsim redzamus, lai viņi patiešām redz, ka lietas notiek. Ja? Un šī sistēma ļaus arī mums vismaz par 25% vairāk darbus paveikt. Ja? Tā kā ieguvēji būsim mēs visi. Jā, viena lieta, kas man
ko es arī pirms kaut kāda laika sapratu, un kas, es domāju, varētu noderēt Rīgas nama pārvaldnieku klientiem, jo kādreiz bija tā, es domāju, ka daudz kur tā ir joprojām, ka mums ir jāsazvana konkrēti atbildīgā persona, ja, un jāsarunā personīgi. Ja. Un es zinu, kad es arī salīdzinoši nesen šeit zvanīju, jo man bija telefons, kas ir tur tā darba organizētāja kundze viena, ja? Un es zvanu viņai, un es saku, mums te vajadzētu, ja tā teikt, ja tur tas caurums sienā, vajadzētu to sataisīt. Un tas caurums netaisās. Un netaisās, un netaisās, un netaisās. Un tad man sanāca, ka es pieteikšu to tajā brīdī, laikam vēl nevarēja caur to mobilo lietotni, tajā brīdī, caur mobilo lietotni varēja, bet nevarēja šo darbu pieteikt, nebija tāda kategorija. Ja? Un tad es zvanīju uz to oficiālo telefonu un teicu, ka lūk, tajā vietā es gribu pieteikt šādu te darbu. Un tad tas notika, es nepateikšu, vai tieši nākamajā vai aiznākamā dienā, bet ļoti strauji. Tātad, ja mēs mēģinām iet caur kaut kādu tādu privātu, bet caur neparedzētajām durvīm, ja, pa nepareizo kanālu, ja tā var teikt, ja, tad nenotiek. Ja, un ja mēs ejam tā, kā tā procedūra ir paredzēta, kā tātad pakalpojums sniedzējs to ir paredzējis, ja, tad kā reiz viss notiek. Ja, un es saku, tās pēdējās reizes, ja man jāsaka, patiešām zibenīgi viss cieņa. Ja. Paldies par novērtējumu. Mēs visādā veidā, es negribu neko pārmest ne darba rīkotājiem, ne nama pārvaldniekiem, ka viņi varbūt kādreiz saņemot telefonu zvanu patiešo. Es negribu pārmest, jo viņam, es kādreiz esmu bijis līdzīgā situācijā. Teiksim, kā uzņēmuma vadītājs, ja, man zvana un saka, vai tur varētu to un to un to. Un tad, ja es attopos, tad es saku, reku, te pieņems tev pasūtījumu, tā kā to normāli parasti dara, ja, jo es to parasti nedaru. Ja tu man piespēlē darbu, kur es parasti nedaru, man viņš aizies šķērsām. Daram tā, kā tas ir paredzēts, tas būs visātrāk. Ja? Tāda tā ideja. Es pilnīgi varu šeit piekrist, ka tas ir maldīgs priekšstats, ka ja es sazvanīšu pēc iespējas augstāku priekšnieku, vai ne, tad mana problēma tiks atrisināta ātrāk. Pilnīgi maldīgs priekšstats. Arī man zvana klienti, protams, es neizvairos, jo es tādā veidā izprotu klientu šajās sarunās. Bet tāpat sarunas noslēgumā es saku, bet es lūdzu piezvanīt tomēr mūsu klientu apkalpošanas dienestu, vai ne, vai atsūtīt e-pastu, vai pieteikt mobilajā aplikācijā konkrēto lietu, jo es šobrīd esmu tikšanās, pēc tam man ir vēl viena tikšanās, un visticamāk, es šo telefonu sarunu būšu aizmirsis pēc tam, vai ne? Absolūti, jo es neesmu tas darbinieks, kam vajadzētu... Tas ir pamatpienākums, kam tas ir pamatpienākums, un es varu tīri cilvēcīgi aizmirst, un ir tādas lietas, ko es esmu aizmirsis, un varu tikai atvainoties par to, bet tāpēc, ka es to nedaru ikdienā, vai ne? Un tāpēc vislabāk būtu virzīt to informāciju tiem darbiniekiem tajos kanālos, kam tas ir tiešais darba pienākums, un kas no rīta līdz vakaram arī tieši tā arī dara. Viņi to izdarīs daudz labāk par mani, neskatoties uz manu amatstatusu, neskatoties uz manu statusu vai tur ietekmi vai spēju sarunāt. Jā, cilvēkiem ir laikam grūti saprast to, tas ir vienalga, vai mēs skatāmies uz Rīgas nama pārvaldnieku valdes locekli, mēs skatāmies uz ministru, ja? Mēs taču tev sakam, ja? Bet tu saprotiet to saimniecību, kas ir zem manis, ja? Ja, tātad, ja man ir jāpārvalda, cik 3,5 māja, ja? Mūsu organizācijas pārvaldībā, ja? Es nevarēšu atcerēties, ja? Pat tad, ja man tikai katrs 1,000 iedzīvotājs kaut ko palūks, ja? Es vienalga to nevaru atcerēties, ja? Tāpēc ir šīs sistēmas, ja? Tā ir tāda viena lieta, ja, ko tātad, lai mums visātrāk notiktu, mēs tātad vai zvanam uz šo te oficiālo telefonu, kur mēs varam atrast Rīgas nama pārvaldnieku tur mājaslapā, vai piesakam mobilajā lietotnē, vai piesakam droši vien arī tagad caur to e-pārvaldnieks datorā. Jā, e-pārvaldnieks principā ir tas pats, kas mobilā aplikācija, tikai datoru vide, vai ne? Tā kā šie visi kanāli būtu izmantojami, un, protams, tiem cilvēkiem, kas varbūt nelieto digitālās viedās tehnoloģijas, tāda kategorija joprojām ir, un visticamāk vairākus gadus būs, tad mēs joprojām esam saglabājuši 4 klientu apkalpošanas centrus, kur tad var arī attiecīgi klātienē iet un savu problēmu atrisināt, restīvi to jūsu pieteikumu jūsu vietā, kāds tad pieņems un ievadīs attiecīgi sistēmā un nodos izpildē. Bet faktiski pa telefonu zvanot ar tam pašam vajadzētu notikt, ja? Jā, arī pa telefonu zvanot tieši tā. Jā, tātad tas, acīm redzot, visiem Rīgas nama pārvaldnieku klientiem ieteikums, ja iet pa to pareizo kanālu, es varu apstiprināt pašlaik ļoti ātri notiek, ja. Jā, un ir tāds vēl
Teiciens, protams, izmaiņas nevar notikt vienā dienā. Liela daļa ar izmaiņām ir, protams, saistīts arī ar kultūras maiņu uzņēmumā. Ja? Un ir tāds teiciens, kultūra apēd stratēģiju brokastīs, ja? Culture eats strategy for breakfast. Ja? Un Rīgas nama pārvaldniekā es to absolūti redzu, tāpēc arī viens no mūsu vadības mērķiem ir salauzt to, varbūt iesūnojušo kultūru, un to var izdarīt vienā veidā, parādot cilvēkiem, ka viņu darbam ir jēga un ka viņu darbam ir arī rezultāts, jo kaut kādā brīdī tas ir izpalicis. Ja? Kā noreflektē reiz man viens bijušais kolēģis Rīgas nama pārvaldniekā, viņš saka, Rīgas nama pārvaldniekā dažādas valdes ir bijušas. Ir bijušas valdes, kas nāk ar vēlmi padarīt uzņēmumu labāku, sakārtot nozari, uzlabot pakalpojumu, klientu apmierinātību, un ir bijušas valdes, kuras nav slēpušas un atklāti paudušas, ka uzņēmums ir pēdiņās nolemts. Tātad nebūs šo beigu, būs beigas, respektīvi nebūs nekādas attīstības. Un šādos apstākļos ir ļoti grūti strādāt un labi pildīt savu darbu. Ja? Tad es arī gribu izmantot iespēju gan ne tikai klientiem, bet arī darbiniekiem, kuri mums ir gandrīz 2000, ar kuriem es ikdienā nevaru katru satikt, ja? Bet arī darbiniekiem pateikt, uzņēmums nav nolemts, uzņēmumam ir gaiša, laba nākotne, šī ir stabila darba vieta, mūsu darbs ir ļoti svarīgs, jo gan Rīgai, gan citām vietām Latvijā, kur varbūt kādreiz mēs varētu darboties, ja, ir ļoti nepieciešams labs pārvaldīšanas pakalpojums, renovācijas un viss pārējais, ja, un mēs esam tie cilvēki, kas var to tai sabiedrībai sniegt. Kurš tad cits, ja ne mēs, vai ne? Un attiecīgi, jā, tad, caur šo es gribu iedot to iedvesmu, un salauzt to kultūru, kad nevis ejam uz nolemtību, ka mūsu darbam nav jēga, bet mūsu darbam ir dubulti jēga. Es godīgi, man ļoti patīk, ja kaut kur izdodās. Ja? Un tas, ko es varu no sirds teikt, ja, kad es redzu, kad Rīgas nama pārvaldniekam pašlaik izdodās. Protams, ne viss vienā dienā, ja, par to nav šaubu. Ja, jo tieši tāpat man, kad es pieteicu to durvju aizvērēju, ja, un man atnāca nākamā dienā viņu pielika, grūti gāja vīram, es to no malas dzirdēju, ja, tā teikt, ja, bet viss bija pielikts, bet nebija noregulēts. Ja, tātad viņš neko nezināja par to. Es liku nākamo pieteikumu, ja, kurā es liku klāt pat saiti uz video pamācību, kā tas ir jādara. Ja, un nākamā dienā tas tika izdarīts atkal no rīta. Jā, šo es atceros un paldies par to. Tas arī tikai iezīmē, ka tiešām, iespējams bija periods, ka mēs tādas durvju aizvērējas vispār nelikām. Līdz ar to arī cilvēkiem nebija zināšanas ne par viņu regulēšanu, ne par citām lietām, un tas viss ir tāds ikdienas darbs. Jā. Tehnoloģijas nāk iekšā, ne tikai durvju aizvērēji, nāk iekšā, piemēram, apsildes kabeļi, karnīzēm un notekām, par ko mums ir jāmācās, kā viņas pareizi uzstādīt un tam līdzīgi. Ja? Nāk iekšā tādas lietas kā siltuma mezglu, tur attālināts monitorings un vadība, lai mēs mazāk laika tērētu braucienos. Nāk iekšā visādi, protams, automātiskās durvju piekļuves sistēmas, lai mums arī nebūtu jāsūta cilvēks atvērt pagraba durvis, ja tur kādam kaut kas ir jādara, bet lai mēs to varētu darīt attālināt automātiski. Plaisu monitorings, visādas tādas tehnoloģijas nāk iekšā, kuras mums vēl jāiemācās lietot. Ar durvju aizvērēju sāksim. Bet mums ir visu laiku kaut kas jāmācās. Ja ne jums vienīgajiem, faktiski jebkuram, kurš grib mūsdienu pasaulē dzīvot, ir tas ķīniešu teiciens, kas man ļoti patīk, ka mācīšanās ir tā kā peldēšana pret straumi. Tik līdz tu pārstāji airēt, tev tūlīt nes atpakaļ. Jā. Es absolūti varu piekrist. Jā, tāpēc kāds būtu tas ieteikums, jo kā cilvēki ir kopumā ņemot, man diemžēl ar skumjām jāsaka, ka cilvēki ļoti bieži ir kaut kā tā naidīgi noskaņoti. Ja, kāpēc tur tas nenotika, vai kāpēc tur šitas un tas tur bija slikti. Ja? Mans piegājiens bija tāds, ka es nevis rakstīšu sūdzību, ja, par to, ka tas durvju aizvērējs nav noregulēts. Ja? Es biju spējīgs izpētīt, kā tas strādā. Es atradu labu ražotāju instrukciju video formātā. Es ieliku nākamo pieteikumu un aizsūtīju. Jo es saprotu, ka tas cilvēks, kurš to ir licis, viņam nav šāda pieredze. Ja? Un tie cilvēki ir tādi paši, kas ir no mūsu vidus. Ja? Viņi nav kaut kur mums atsūtīti no visuma, ja tādi visu zinoši. Ja? Ja? Viņi ir tādi paši cilvēki. Ja? Tātad, ja mēs viens otram varēsim palīdzēt, mums vairāk kaut kas notiks. Ja mēs viens otru visu laiku mēģināsim noslīcināt un paraut zem ūdens apakšā, ja? Mēs nedzīvosim labāk. Ja? Ja ir kaut kādas, es nezinu, pretenzijas, kaut kādas problēmas, jeb kaut kādi ieteikumi, kas ir tas, ko tu ieteiktu jūsu klientiem, kā viņus nokomunicēt ar uzņēmumu?
Te varbūt tās gribētos dalīt tā kā divās daļās. Viens ir ieteikumi, un otrs tā kā bažas vai, varētu teikt, sūdzības vai kādas neiedzības vai galīgi neatbilstības ir pamanītas. Ja? Šobrīd tas pareizais ceļš, protams, būtu rakstīt mums e-pastu, un tur ir pretī cilvēki, kas to skatās un vērtī. Mums ir arī kvalitātes cilvēki, kuru tiešais uzdevums ir strukturēt, teiksim, saņemtās sūdzības, lai saprastu, kurā vietā viņas ir vairāk, varbūt kādā konkrētā vietā, teritoriālā, ja, vai konkrētā jomā, ja, vai varbūt pat uz konkrētiem cilvēkiem, ja, tad tur attiecīgi lēmumi tiek pieņemti. Ja ir kaut kādas tādas jau globālākas lietas, tad mums arī valsts priekšsēdētājiem ir publisks e-pasts. Jāsaka, godīgi, viņš nelasa viens, tur ir cilvēku komandari, kas to lasa, tā skaitā es, bet publisks e-pasts ozolins@rnpārvaldnieks.lv, ja, uz ko tad arī var sūtīt, un mēs skatāmies. Mēs plānojam ar laiku atvērt arī šo saziņas kanālu tieši par šo jomu, ierosinājumu un bažas, arī mobilajā aplikācijā e-pārvaldniekā plānojam, ja, bet kā es jau minēju, vienā dienā visas izmaiņas mēs nevaram. Tur ir redzams, ka tur attīstās, struktūra jāsaliek apakšā, process jāsazīmē, ko mēs darīsim ar to informāciju, jo vienkārši viņu saņemšanas pēc nav pašmērķis, ja. Mums ir mērķis saņemt šo informāciju, lai mēs ar to varētu kaut ko kvalitatīvi iesākt, kaut kādus lēmumus pieņemt, izmaiņas. Datos balstīt lēmumu, datos balstīt lēmumu, kā populāri teikt tieši tā. Tā kā tas, bet šobrīd tad, lai paliek šie oficiālie saziņas kanāli, gan oficiālais e-pasts, gan valsts priekšsēdētāja publiskais e-pasts, jā. Labi, jā. Un ko es vēl varu teikt, mēs nevairamies no tikšanām ar klientiem. Mums jau ir bijušas 3 iedzīvotāju publiskās pieņemšanas, 3 dažādos iecirkņos, būs vēl. Tad regularitāte, teiksim, reiz 2,5 mēnešos, jā, tas kā mēs varam saorganizēt, kur jebkurš klients var nākt un tad arī publiski runāt par savām problēmām un neizdarībām, un tas mums ir ļāvis identificēt dažādas lietas, par kurām mēs pieņemot lēmumu, spējam viņas sakārtot. Tas mums tiešām ir ļāvis. Tā kā arī šis ir vēl viens veids. Jā, tas, ko es esmu redzējis, teiksim, kur ir kaut kādas tikšanās, vai tas būtu Rīgas nama pārvaldnieks, vai varbūt arī vēl kaut kur citur, ja, kad atnāk, teiksim, cilvēks, ja, bet man tur bija pagrabā, tur pilēja, ja tā teikt, vai nekad jūs to sataisīsiet, ja, un man liekas, ka tas nav tas, ko runāt ar, teiksim, uzņēmumu vadību. Ja. Uzņēmumu vadība pavisam 3,5 tūkstošu mājām nestaigā katru pilošu trubu skatoties. Ja? Tātad droši vien, kad būtu labi mēģināt stāstīt kaut kādu, es nezinu, vispārīgāk laikam par kaut kādu problēmu, ja to cilvēki var izanalizēt. Ja? Ka, teiksim, man bija kaut kādas lietas, kuras ilgstoši skatoties, kā jums notika kaut kāds process, es tagad par to neaizķeršos te pie šajā sarunā, ja, bet ilgstoši skatoties kaut kādu procesu, es sapratu, ka jums notika tādas izmaiņas, tas vēl bija vairākus gadus iepriekš. Un rezultātā tur palika sliktāk. Ja, tātad es varēju pastāstīt, kādu procesu rezultātā kaut kas pasliktinājās, ja, un tālāk tad jūs varat domāt, kā kaut ko mainīt. Ja, bet droši vien, ka tas būtu tas, ko cilvēkiem būtu vērts stāstīt tādās tikšanās reizēs. Taisnība, un cilvēki ar to ir stāstījuši, un tas mums arī licis atvērt acis uz dažādām lietām. Es varu vienu izstāstīt, kuras, starp citu, varētu būt laba ziņa visiem Rīgas nama pārvaldnieku klientiem. Mēs dotajā brīdī ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai rastu sev iespējas palīdzēt finansēt iedzīvotāju vajadzības projektus, kopību projektus. Izstāstīšu piemēru. Piemēram, mājai ir sakrāti 20,000 uzkrājumā, virtuāli 20,000, un māja grib nomainīt kāpņu tāpās logus, bet tie logi maksā 22,000. Ja? Atbilstoši visam tur procesam un likumam un visu pareizi ievērojot, mēs sakam mājai, mīļie draugi, šogad logus nemainīsim, turpiniet krāt, mainīsim nākamgad, ja? Tā kā būsiet sakrājuši. Pienāk nākamais gads, un tie logi vairs nemaksā 22,000, viņi maksā 25,000. Sakrāti 23, jā. Un sakrāti 23, un visu laiku šīs problēmas, visu laiku kaut kādas aptaujas, palielinās uzkrājuma iemaksas un tam līdzīgi pozīcijas, opozīcijas, un ļoti daudz darba un rezultātu nav. Un tas, ko iedzīvotāji tad redz, ka visu laiku nama pārvaldnieks varbūt tā kā kaut ko dara, bet rezultāta nav. Un tad tas, ko mēs gribam tagad sev atvērt iespēju, ir brīdī, kad šāda neliela summiņa, citreiz varbūt
būtu lielāka, pietrūkst kaut kādas konkrētas lietas izdarīšanai, tad mēs spējam viņu tā kā aizdot. Nu, respektīvi, ka jūs viņu varat aizdot legāli, tas process var kustēties. Un iedzīvotāji turpina maksāt to pašu uzkrājuma fonda iemaksu, bet viņi tā kā aiziet mīnusā, kamēr viņi atkal izbalansē uz nulli, atkal aiziet plusā. Bet viņi ir tikuši ātrāk pie manis minētajiem logiem, piemēram, vai lifta vai jumta, vienalga pie kā cita, bet tikuši pie sev vajadzīgās lietas un samaksājuši beigās par to mazāk, nekā ja viņi būtu pirkuši to gadu vai divus vēlāk turpinājuši krāt. Un šī būs arī tāds liels pavērsienu punkts. Jāsaka godīgi, mēs līdz 2018. vai 2019. gadam izrādās tā esot darījuši, mēs esam finansējuši kopību projektus, bet tad var kaut kādu nelīdz galam izdiskutētu pieņēmumu rezultātā, uzskatījuši, ka šī kopību kreditēšana ir patērētāja kreditēšana un esam to tā kā ar nazi nogriezuši, vai ne? Bet man varbūt negribās rakties pagātnē, varētu gribās skatīties nākotnē, tad skatoties, ka patērētājs tā ir fiziska persona, bet kopība tā ir juridiska persona, tad izejot no šīs juridiskās loģikas, mēs saprotam, ka mēs tomēr varam palīdzēt kopībām īstermiņā finansēt kaut kādus viņu projektus, ja? Un īpaši aktuāli tas varētu būt, kad nonāksim pie liftu problēmas. Mēs jau esam pie tās nonākuši. Rīgas nama pārvaldnieku pārziņā ir apmēram 1300 lifti un visiem ir beidzies eksploatācijas termiņš. Mēs visus, jā, visi. Ir vēl, tur pirmskar centra mājās, bet 8% ir šie Krievu-Baltkrievu lifti un pilnīgi visiem beidzies eksploatācijas termiņš un mēs visus lāpam. Ja nemaldos, 2 nedēļas vai nedēļu atpakaļ mēs vienā dienā apturējām 29 liftus, tikai tāpēc, ka šis novērtējums ir tehniskā apskate saņēma atzīmi 3, ja, kur būtu jābūt vismaz 0 vai 1, un saņēma 3. Attiecīgi viņi nav atbilstoši eksploatācijai. Es negribētu teikt bīstami, bet mums viņus nācās aizvērt. Un mēs aktīvi strādājam pie tā, lai masveidā šos liftus tomēr mainītu uz jauniem, moderniem, ilgtspējīgiem, ar platākām durvīm, lai arī var iebraukt bērnu ratiņi un invalīdu ratiņi, kas ir ļoti svarīgi no vidas piekļūstamības viedokļa. Un attiecīgi, teiksim, tad šī mūsu iespēja un spēja līdzfinansēt, finansēt īstermiņā iedzīvotāju šos projektus būs īpaši aktuāli. Jo viens lifts, lai vai kā, tomēr tie ir vairāk 10 000 eiro. Tas nav. Un ja ir liela mājā 4-5 skāpņu telpas, visi 4-5 lifti būtu jāmaina, mēs jau runājam par 400 000, ja? Tā kā pietiekami nopietnas summas, bet bez tā nevar. Tas ir jādara, un mēs esam pieņēmuši lēmumu tajā virzienā iet, jā. Jā, taisnība gribēju padalīties ar iespējiem un arī mūsu plāniem ūdens patēriņu uzskaitas jomā. Ļoti daudz mūsu klienti un vispār Latvijas iedzīvotāji saskars ar tādu pozīciju rēķinā ūdens starpība, respektīvi ūdens zudumi. Un tas ļoti bieži, ļoti pamatoti tracina iedzīvotājs, jo kāpēc man ir jāmaksā vairāk nekā es esmu patērējis, ka man ir skaitītājs, tur saskaitījis un visādi citādi. Kā tas vispār rodas? Pirmais jautājums. Jā, ļoti nelielā daudzumā, teiksim, tur 2-5% robežās, tas varbūt būtu normāli, tehnoloģiskie zudumi, tas ir no gadījumiem, kad ir nepieciešams iztukšot stāvvadus vai ne, tas ūdens tad vienkārši pazūd, netiek uzskaitīts un tad sadalās uz visiem, bet tas biežākais iemesls sevišķi mājām, kurām tas ūdens patēriņa starpības ir tur 10, 20 un 30, 40 un 50% arī ir, ja, un šādos apjomos. Tas ir dēļ negodīgiem, varbūt, kaimiņiem, ja es tā varētu teikt, kuri vai nodod neatbilstošu rādītāju, mums paziņo vai ne, vai kaut kādā veidā ir ietekmējuši savus skaitītājus, dzirdēt par magnētiem, par spīlēm, par dažādām šādām lietām. Un rezultātā par viņu patēriņu faktiski samaksā godīgie skaitītāji rādījumu nodevēji, kur godīgi nodod savus skaitītājus, tad uz tiem tad arī izdalās arī negodīgā kaimiņa starpība, vai ne? Un saprotot, ka tātad šī līdzinējā sistēma, mehāniskie ūdens skaitītāji, ko mēs katru mēnesi esam spiesti nolasīt un paziņot pārvaldniekam to rādītāju, viņi ir gan morāli, gan tehniski novecojusi. Šī sistēma ir pārāk paļaujas uz to, ka visi 100% ļoti godīgi un ļoti precīzi laikā iesniegs šos rādījumus. Ja? Šī sistēma patērē patiesībā ļoti daudz resursus, jo es parēķināju, ka tikai Rīgas nama pārvaldnieka klienti gadā patērē apmēram 1 000 000 produktīvu darba stundu, tātad 1 000 000 stundu uz visiem klientiem kopā, kas tiek patērēts, lai šos skaitītājus nolasītu un lai paziņotu pārvaldniekam skaitītāju rādījumu. Un šie zudumi joprojām eksistē, un mums ir vesels kontrolas dienests, kas mēģina konstatēt, kur tad šie zudumi rodas un mēģina kaut kādas korektīvas darbības veikt, bet jau atkal ir problēma, ka absolūti lielākā daļa šo skaitītāju ir izvietota iekšā dzīvokļos, un ja tas
negodīgais īpašnieks ir kaut kādā veidā savu skaitītāju ietekmējis. Nu, kā jūs domājat, vai viņš šo kontrolieru laiž iekšā savā dzīvoklī? Protams, ka nē. Vai ne? Protams, viņš nelaiž. Un tad ir svētais neaizskaramais privāta īpašums, un mums nav nekādu tiesisku citu mehānismu tur ar tikt iekšā un pārbaudīt. Nevaram lauzt durvis, ja? Un rezultātā šie zudumi vienkārši turpinās. Un tāpēc mēs esam arī pieņēmuši lēmumu ļoti aktīvi strādāt virzienā, kad mainīt šo piedāvāt iedzīvotāju, mainīt šos skaitītājus uz neietekmējumiem, ļoti precīziem ultraskaņas skaitītājiem ar attālinātas nolasīšanas iespēju, lai mēs tad varētu visā Rīgā vienā laikā nolasīt šos skaitītājus ar mērķi arī samazināt šos zudumus līdz absolūtam minimumam. Šim tehnoloģiskajam, ko es minēju, 2 līdz 5% būtu varbūt saprātīgs apjoms. Ja? Mēs esam iedvesmojušies no saviem kolēģiem Viļņā, Lietuvā, kur viņiem tieši šādu sistēmu arī ir izdevies samazināt vidējos zudumus zem 3%. Ja, kur mēs tomēr dzīvojam Rīgā ar vidējiem krietni virs 10, ja, kas nozīmē, ka vienu 10. daļu no kopējā ūdens patēriņa faktiski apmaksā visi godīgie klienti, bet tos patērē šie negodīgie klienti. Un tad šis ir viens virziens, kur mēs dotajā brīdī ļoti aktīvi ejam un skatāmies. Tā kā, ja ir kāds dzīvokļu īpašnieku kopības, kas vēlētos visā mājā mainīt šos vecos mehāniskos skaitītājus uz viedajiem, tad var droši uzrunāt mūs. Mēs ļoti dotajā brīdī arī skatāmies pēc pirmajiem pilotprojektiem, kurā to realizēt un parādīt arī visai pārējai Rīgai, cik tas labi var strādāt. Paralēli, protams, ir darbs pie... Tad jums faktiski risinājums jums jau ir. Jā, risinājums principā mums ir. Ir jābūt vienkārši mājai, tā kā māja, kad izlem, kad aidā mēs tas ir kopības lēmums, atkal nepieciešams, kad mēs tad visā mājā mainam šos skaitītājus no mehāniskiem uz šādiem viedajiem attālinātajiem. Ja? Uzreiz jautājums par izmaksām, jebkuram būs. Jā, esmu rēķinājis un varu uzreiz pateikt, ka ja šis mehāniskais skaitītājs mums ir jāmaina reizes 4 gados, tad tās arī ir izmaksas, vai ne? Sākotnējās izmaksas, viņam ir nomaiņas izmaksas, tad pretī liekot šo te jauno viedo ultraskaņas attālināt nolasāmo neietekmējumu skaitītāju, tad 12 gadu periodā šīs izmaksas būs ļoti, ļoti līdzīgas, kā tas būtu, ja mēs turpinātu lietot mehāniskos skaitītājus reizes 4 gados mainot viņus. Ja? Tad šos ultraskaņas skaitītājus kopība var pieņemt arī lēmumu, ka mēs tos verificējam, neverificējam vispār, respektīvi kā uzliekam, tā viņi nokalpo visu savu paredzamo kalpošanas laiku, kas ir vismaz 12 gadi, ja? Nokalpo savu paredzamo skaitīšanas laiku, un tad mainam vienkārši uz jauniem, vai ne? Un attiecīgi 12 gadu periodā šīs izmaksas ir ļoti līdzīgas. Sākumā, tad jā, tā, protams, labi, tas ir salīdzināmos lielumos, bet ir kaut kādi absolūtie lielumi, ja, kur cilvēki, tā kā viņiem pasaka, ja, teiksim, tagad tas maksās, ja tur 100 naudiņas, ja, vai tu dosi 100 naudiņas, ja man nav 100 naudiņas, es esmu pensionārs, es te jau knapi nomaksāju rēķinus un tā tālāk. Vai ir kaut kādi arī cipari nosaucami, kas jā, ir nosaucami pirmie cik tur izmaksātu dzīvokli, teiksim, kaut ko? Jā, es pieļauju, ka šis cipars, ko es tagad nosaukšu, viņš varbūt var nedaudz koriģēties, tā ka mēs būsim kā iepirkumu izveikuši. Plus mīnus, bet ieskaitot visu šo te abonēšanas maksu, kas ir vajadzīga datu pārēdē, jo tur ir datu pārēdē iesaistīt, ieskaitot visu šo te mēnešu maksu par vienu skaitītāju varētu būt €60 mēnesī, tā skaitā PVN. Ja, tā pievienotās vērtības nodoklis, €60 mēnesī, un tas ir bez sākotnējām investīcijām no paša iedzīvotāja puses, ja, no dzīvokļa īpašnieka puses. Tātad sākumā nekas nav jāmaksā. Sākumā nekas nav jāmaksā. Un tad ir €60 mēnesī uz šiem te 12 gadiem. Ja mēs paskatāmies savā rēķinā, un tad es aicinu iedzīvotājus pastīties savā rēķinā, varbūt, ka jūs šīs te ūdens starpības ir lielākas nekā šis €60 mēnesī. Vēl vidēji ir 2 skaitītāji, tad 3,20 mēnesī. Es esmu redzējis rēķinus, kuros šīs ūdens patēriņa starpības ir 5, 8 un pat €12 mēnesī. Ja? Tātad tik liela tā problēma ir. Tad aizvietojot to ar izmaksām €3,20 mēnesī par skaitītāju komplektu, ja? Tad šis ietaupījums varētu pat būt ļoti, ļoti, ļoti jūtams. Ja? Tātad faktiski būtu jāpaskatās, cik mums ir pašlaik ja tā maksa par to ūdens starpību. Ja? Un jāsalīdzina ar to, ja, cik mums būtu, ja mēs maksātu šo te abonēšanas maksu. Tas būtu tas pirmais solis, ko veikt. Protams, mēs strādāsim arī pie alternatīviem modeļiem, bet šeit es vēl nenosaukšu ciparus. Tur mums vajadzētu iepirkumu izveikt, lai saprastu tieši tās mūsu piegādes izmaksas. Alternatīva būtu šo skaitītājus nopirkt uzreiz, investēt visu naudu uzreiz, un tad varbūt mēnesī maksāt šo te abonēšanas maksu tikai par datu pārēdi, kas būtu daudz mazāka nekā €60. Bet tas jau ir, kā saka, tāpat kā mašīna. Mēs varam nopirkt uzreiz, varam ņemt līzingā. Vai varbūt tā, ka, teiksim, ja ir uzkrājums mājai, kaut kāds, ja, un iedzīvotāji pieņem lēmumu, ja, kad aidā mēs investējam tagad tur nomainot skaitītājus, ja, jā, tas ir absolūti pieņemams modelis, jā. Māja var lemt šo sistēmu apmaksāt no mājas uzkrājuma. Vai Rīgas namu pārvaldnieks var palīdzēt šādu te aptauju
Jā, pilnīgi noteikti Rīgas pārvaldnieki šādu aptauju palīdzēs. Mēs arī plānojam komunicēt, ka mēs šādas aptaujas piedāvājam veikt. Dotajā brīdī, tad, ja kāda māja grib būt par pilotu māju, teiksim, šie pilotu projektu ietvaros, atliek uzrakstīt mums e-pastu vai caur pārvaldnieku vai uz e-pastu jauni pakalpojumi @rnpārvaldnieks.lv. Mēs tad piedāvāsim jau šo aptaujas formu, lai tad māja var lemt. Jā, absolūti. Labi, tad es mazliet iemetīšu tādu akmentiņu jūsu dārziņā. labi. Tad, kad ir kaut kāds avārijas remonts bijis, ja, vienalga, vai tur jumtam vajadzēja caurumu aiztaisīt, vai kaut kādu sūkni nomainīt, vai kaut kādu ventilu, ja, tad Rīgas nama pārvaldnieks tā kā pienākās, ja, tad sūta kaut kādas aptaujas lapas, tur samet pastkastītēs, ja, kur ir jāķeksē cilvēkiem vai ņemt no šī uzkrājuma, vai tā tad iekļaut nākamajā rēķinā tās izmaksas. Un tas, kas ir uz tām lapām sarakstīts, es esmu redzējis, ja, kad ir kaut kādas tur 3 lapas aprakstītas, ja, un tas viss ir ar juridiskiem formulējumiem, un tas, ko cilvēki, viņi rezultātā vispār nesaprot, ko no viņiem grib. Ja. Un tad ir tā, ja, kad cilvēki paskatās, ja, neko nesapratu, labāk neko nedaru, varbūt, ka man par to nekas nebūs. Un nākamajā rēķinā saņem, ja, tātad, kad ir iekļauts tās izmaksas, tad mēs nevaram ņemt no uzkrājuma, kas mums kā reiz varbūt tam ir veidots, ja, vai jums ir plānots, kā to varētu vienkāršāk pasniegt? Jā. Pirmkārt, runājot par vienkāršāku pasniegšanu, tad tas ir ne tikai šādās aptaujās, tas ir vispār visā mūsu komunikācijā. Tas ir visur, jā. Tas ir atsaukšos uz to, ko es par to kultūru minēju, ja, ka mēs viesīsim iekšā saucamo vieglo valodu, lai to esenci ļoti vienkārši pastāstītu visiem saprotamā veidā, par ko tad tiek lemts, vai par ko mēs ziņojam, vai kāda informācija mums ir nepieciešama, lai visi to saprastu. Kāpēc ir visi šie juridiskie pamatojumi? Tas ir faktiski izpildot likuma prasības, ja, zināmā mērā, un tas ir arī tas kaut kāds rūgtās pieredzes dēļ, vēsturiskās, kad, lai katrs šāds dokuments varētu kalpot arī kā pierādījums tiesā, lai viņš būtu tik juridiski korekti noformēts, lai viņš kā pierādījums tiesā varētu kalpot, jo, kas būtiski, visas šādas aptaujas dzīvokļu īpašnieki, kāds atsevišķi kopā, var apstrīdēt. Un tad jau tad var apstrīdēt tiesā, tas ir likumā paredzēta iespēja, ja? Un tad katram šim dokumentam būtu jāspēj kalpot arī kā tādam pierādījumam, ja? Tāpēc mēs nevaram telefoniski viss ir pareizi, bet tas, kas man prasītos, kad no sākuma ir šajā, tev jau pieminētajā vienkāršajā valodā uzrakstīta tā lietas būtība, vai jūs piekrītat, ka to ņem no uzkrājuma, vai jūs gribat to nākamajā rēķinā. Un pēc tam apakšā mēs varam likt visas juridiskās atsauces, ja, un atsauces uz likuma normām, ja, un tā tālāk. Tieši tāds ir paredzēts, ka mēs tādā rāmītī plānojam tā kā ļoti vienkārši rinkopiņā, par ko tad ir tā esence, par ko mēs lemjam, un tad juridisko pamatojumu atstāt, kā saka, zemsvītras piezīmēs. Ja. Tāds plāns mums ir. Es teiktu, pirmie labie piemēri tādi jau arī ir bijuši, ja, ko varbūt jāpiet laikam, lai visi to izjustu, jo ne jau katrā mājā, katru mēnesi arī tādas aptaujas notiek. Bet ir vēl viens virziens, kurā mēs strādājam šādu aptauju skaitu par vieniem 80% samazināt. Tas ir bišķīt pamainot procesu, respektīvi mēs pieņemsim arī iekšējos tā kā normatīvos regulējumus, kad ja šie avārijas darbi ir niecīgi summā, un bieži vien ventiļa izmaksa, tur pieņemsim 100 eiro, bet sadalot uz māju, kurā ir 50 dzīvokļi, tad mēs runājam varbūt pat 2 eiro. Ja? Un arī atgādinot, ka no šīm visām aptaujām, ko mums veicam, mazāk kā 3% vispār ir ar to vispār kvorumu, ja? Saprotot, ka nav jēga mums 100 eiro jautājumu likt uz balsošanu visā mājā, prasīt 50 dzīvokļiem iedziļināties būtībā vispār. Galā drukāt priekš viņiem papīrs, laiks, kas tiek patērēts, tas ir ārkārtīgi neefektīvi. Tad esam pieņēmuši lēmumu un grozīt šo iekšējo regulējumu, ka pa mazām summām mēs aptaujas neveicam, bet automātiski liekam klāt pie rēķina. Un visticamāk, neviens tur tāpat nepamanīs, jo tas rēķins jau tāpat katru mēnesi atšķirās no āra temperatūras, no patērētā ūdens apjoma un tā tālāk, vai ne? Mazas summas mēs neliksim uz aptaujām. Savukārt, ja tā summa jau ir nedaudz lielāka, tad mēs viņu dalīsim uz mēnešiem, respektīvi nepārsniedzot noteiktu summu uz kvadrātmetru, dalīsim pa mēnešiem. Ja tā summa jau ir pavisam liela, vētrā norāva jumtu un jumts ir jāliek jauns, ja? Un tad mājai, tad, protams, mēs dosim uz balsošanu, bet tas jau būs tāds, tie atlikušie 20% gadījumi, ja? Bet visus mazos gadījumus mēs... Nevar būt otrādi, teiksim, ka... kad ir kaut kāda viena, varbūt pat iesākumā kaut kāda viena kopēja aptauja, kad vai jūs piekrītat, ka mazos šos te ņemt no uzkrājuma, mazajiem remontiem, mazās summas ņemt no uzkrājuma, un tad katreiz nav jāprasa, bet var ņemt no uzkrājuma, nevis likt pie rēķina.
Jā, ar to uzkrājumu ir tā, ka tas uzkrājums ir dziļi tā kā likumā regulēts. Tā ir iedzīvotāja nauda, un iedzīvotājiem kopība var tikai lemt par tā uzkrājuma izlietošanu. Bet, ja būtu sākotnēji aptauja? Jā, teorētiski to var, bet ir arī tā, ka mēs negribam, lai tas uzkrājums caur kaut kādiem avārijas darbiem, ko iedzīvotāji varbūt bija paredzējuši veikt mājas tehnisko projektu renovācijai. Un mēs pēkšņi caur avārijas darbiem to iedzīvotāju sapni nokaujam sakni. To mēs arī negribam. Ja? Tāpēc labāk varbūt šīs mazās summas ir pie tā rēķina klāt, bet tad tomēr virzīties uz to mērķi, ko mēs ceram, ka būs pilna renovācija, un tad to uzkrāto naudiņu saglabāt tam paredzētiem mērķim. Ja? Kaut kā tā. Bet es pieļauju, ka ja kāda māja nāks ar iniciatīvu, teiks, ka mēs gribam atsevišķi balsot par to, ka ņemt no uzkrājuma vienmēr un visos gadījumos mēs ļoti labprāt tādu aptauju izveiksim. Ja? Kā notiek? Es vēl tādu jautājumu, kas man šķiet aktuāls, jo pa dažādiem procesiem, taiskaitā par namu apsaimniekošanu, cilvēkiem visbiežāk ir ļoti attāls priekšstats. Es atkal tā maigi izteikšos, ja, lai neteikt, ja, ka nav nekādas saprašanas. Kā jums notiek komunikācija un kā jūs varbūt plānojat viņu uzlabot, lai sapratne par vienu, otru, trešo procesu, kas ikdienā ir saistībā ar namu apsaimniekošanu, lai cilvēkiem kļūtu skaidrāk. Kāpēc es to prasu? Mans iemīļotais formāts, ja, kā tu saproti, ir video formāts, ja, kur man šķiet, ja, ka daudzas varbūt vienkāršas lietas vajadzētu parādīt. Ja. Es pilnīgi piekrītu, un arī šāds ir viens no maniem secinājumiem, iepazīstot uzņēmumu tuvāk, ka mēs pārāk maz stāstam un rādam, ko tad mēs patiesībā daram. Kā varbūt naktīs mūsu avārijas dienests brauc uz izsaukumiem un tīrā aizsērējušas kanalizācijas, ja, ka tur kaut kas plūst pāri vai kāds stāvats plīsis un tam līdzīgi. Kā mūsu jumiķi lāpā caurumus uz, jāsaka, bēdīgā stāvoklī esošiem jumtiem, bet mēs īsto jumta stāvoklī to vecumu un ietekmēt nevaram. Viņš ir tik vecs, cik ir, un ir jālāpa, vai ne? Vai kā tur arī elektriķis varbūt pie kādas sadalas pagrabā kaut ko dara un remontē un maina. Un tas, ko iedzīvotāji neredz. Un tāpēc mēs arī plānojam no komunikācijas viedokļa sākt stāstīt stāstus. Video formātā tā skaitā stāstīt stāstus, parādīt iedzīvotājiem, ko tad tie mūsu darbinieki dažādās kategorijās, ko viņi dara. Un pirmais šāds video mums patiesībā jau ir uzņemts, ja, kur mēs šo to arī parādam, bet mēs noteikti to darīsim daudz aktīvāk un intensīvāk. Un ko es gribu īpaši, sagaidīsim nākamo ziemu, kad atkal būs sniegs un lāsteks. Cerēsim, ka nebūs, bet gan jau kādreiz atkal būs. Un es gribētu iedzīvotājiem parādīt, ko nozīmē lāstek un sniega tīrīšana no jumta. Un ko nozīmē viss šis process, kā saskaņot pacēlāju piebraukšanu, piemēram, ja, kā lūgt iedzīvotājus aizdīt savas mašīnas prom no tās vietas, kur ir paredzēta tā jumta tīrīšana, pieņemsim, ja, cik tas process ir garš un smags, lai mēs nonāktu līdz tam brīdim, kad kāds ar cirtni uz tā jumta var sākt tur skaldīt to ledu, vai ne? Un pagājušajā ziemā mēs saskārāmies ar daudz skaitlīgām situācijām, kur, piemēram, kāds iedzīvotājs atsakās pārvietot savu noparkoto mašīnu, lai varētu piebraukt pacēlājs. Viņš atsakās, viņš saka, tā ir mana privāta teritorija, un viņam taisnība, tā ir privāta teritorija. Man neviens likums nespiež viņu aizvākt, taisnība nespiež, un ja es viņu aizvākšu, manā vietā pēc tam noparkosies kāds cits. Tāda ir šī iedzīvotāja argumentācija. Nu, pacēlājs te brīdī aizbrauc prom, ja viņš nevar piebraukt, nevar notīrīt, aizbrauc prom, pēc stundas atbrauc pašvaldības policija un izraksta sodu. Un, diemžēl, absurdi, bet šādas situācijas ir, un mēs šo savu ēnas pusi, savu darba ēnas pusi ļoti labprāt pastāstītu un parādītu, jo tad varbūt visiem veidotos sapratne, kas tad tas ir, un tad varbūt arī palikt kaut kā labāk. Nākamreiz tas iedzīvotājs to savu mašīnu pārvietotu, ja, lai pacēlājs var piebraukt. Jā. Tur man liekas, ir ļoti daudz vietas komunikācijas uzlabošanai, jeb komunikācijas izveidošanai. Paldies, ja noklausījāties šo sarunu. Es esmu Inns, un jūs skatāties kanāla Rezumē LV, kurā parasti stāstu par tehnoloģiju izmantošanu ikdienā, bet tagad šajā jaunajā raidierakstu, jeb podcastu formātā sarunas ar dažādu jomu speciālistiem par tēmām, kuras arī jums varētu būt interesants. Lai nepalaistu šos ierakstus garām, abonējiet šo kanālu, bet man šoreiz tas viss. Atā!